Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un šodien es esmu bioloģe. Tu zini, kas ir biologs? Biologi pēta visu dzīvo. Dzīvniekus gan ūdenī, gan ārā uz zemes, sēnes, augus un arī cilvēkus. Un šodien man ir uzticēts darbiņš – izpētīt laputis. Laputis ir tādi kukainīši, kuri dzīvo uz augu lapām un mielojas ar augu sulu. Un tāpēc tos arī sauc par laputīm. Bet viņi ir tik maziņi. Tāpēc, lai tos saskatītu, vajag lietot brilles ar palielināmo stiklu. Izskatās kā tādi mazi, apaļi sienāzīši. Dažas tās ēdelīgākās laputis mēdz arī iemitināties augos, kas ir domāti cilvēkiem, piemēram, augļu kokos vai ogu krūmos, vai arī uz dārzeņu lapām. Un tad galīgi nav labi. Tā. Ļoti svarīgi. Šodien manā pētījumā man piedalīsies viens ļoti slavens biologs no Āfrikas. Tu zini, kā viņu sauc? Tas ir Feneks. Doktor Fenek, vai esat gatavs darboties? Ejam. Tā. Nu, mēs esam ķīmijas laboratorijā, kur veic visādus eksperimentus. Mums ir jāizveido tāds šķidrums, kas liktos smirdīgs laputīm. Un tādā veidā mēs varētu viņus atvairīt no visiem tiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Un mums no augu ekstraktiem vajadzētu izveidot tādu maisījumu, kas laputīm nepatīkst. Mums ir šobrīd kumelītes, priežu ekstrakts. Jā, es priežu mežā nekad neesmu redzējis laputis. Mums vēl vajadzētu ķimenes. Jā, ir ļoti labi. Tā. Sāksim ar šo ķimenes. Cilvēkiem šīs nav smirdīgās smaržas. Laputīm gan. Laputīm nepatīk šīs smaržas. Vai ne, Fenek? Nu tā. Saskalinam. Pasmaržojam. Man jau patīk, kā smaržo. Tagad sāksies eksperiments. Nu, tā. Doktor Fenek. Ieņemiet savu pozīciju, lai mēs pārbaudītu, vai mūsu šķidrums darbojās. Šeit ir 2 augi, kuri nav apsmidzināti ar šo šķidrumu, bet šos 2 vajadzētu nedaudz apsmidzināt, lai tā smarža ir uz visām lapām. Bet uz otras. Uz veselību. Būs labi. Tā. Ņemsim šīs kāpostlapas un liksim zem stikla kupola. Tā, viens ir. Tagad liksim arī otru. Lai neaizmirstu, kurus mēs apsmidzinājām un kurus nē, vajadzētu tos iezīmēt. Tā. Apsmidzinātos mēs iezīmējam ar doktora Feneka zīmogu. Nu tā, tagad vajadzēs ielikt laputis mūsu testa arēnā. Šī ir tā testa arēna. Re?
Noņem vāku. Tā Feneks bija savācis visas dienas garumā laputis. Tās mēs ieliekam šeit, testa arēnā. Tad mēs vērosim, ja laputis neies pie šiem augiem, kur ir apsmidzināti, tas nozīmē, ka eksperiments ir izdevies un viņiem nepatīk tā smarža. Bet, ja viņas tur dosies, tad sanāk, ka viņām patiks tā smarža un mūsu līdzeklis nepalīdzēs atvairīt laputis. Kaut kā lēni kustās. Nesatraucies, Fenek, mums te nav jāsēž visu dienu. Mūsdienās, pētot kukaiņus un augus, var tos filmēt. Un mēs pa to laiku varam iet atpūsties. Tā. Tagad skatīsimies, kā ir veicies mūsu eksperimentā. Tā. Šeit es neredzu nevienu laputi. Šeit es arī neredzu nevienu laputi. Izskatās, ka laputīm nepatīk mūsu kumelīšu ķimeņu priežu maisījums. Bet šeit, te gan ir vairākas. Un šeit, Fenek, te ir tiešām daudz. Pēc tā var secināt, ka šodien mūsu eksperiments ir izdevies, un mēs esam atklājuši maisījumu, lai pasargātu augļus, dārzeņus un ogas no laputīm. Paldies tev, ka piedalījies mūsu eksperimentā šodien! Tev bija interesanti. Man arī, un Fenekam arī. Līdz nākamajai reizei. Atā! La 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 la.